Labrīt, labdien visi. Mans vārds Jānis Vikmanis, un es jums stāstīšu par jaunpiedzimšanu. Kas tas ir par jēdzienu? Ko kristieši ar to domā? Tas ir moments, kad tu ieaicini Jēzu savā dzīvē. Tu atdod viņam visu savu dzīvi, lūdz viņam, lai viņš kļūtu par tavu dzīves valdnieku. Nekas jau redzams bieži vien nenotiek. Cilvēkam ir gars, dvēsele un miesa, saka Bībele. Miesu mēs saprotam, dvēseli varbūt mēs arī varam saprast, bet kas tas gars tāds ir? Gars cilvēkam ir bijis miris. Tas nav bijis dzīves. Gars ir tas, kas atzīmē tam cilvēkam un kas ir dabūjis dievišķo dabu. Bībele runā par to, kad ir jāatjauno savu prātu. Kā tad to varētu darīt? Ja mēs esam paraduši pie savas vecās domāšanas, es nekam nedaru, es daru slikti, es neprotu, es jūtos nedrošs. Viss tas pazūda faktiski ar Kristu, ka viņš ienāk tevīs iekšā. Jo tevīs ir kolosālākā daba radusies. Tā ir tā pusi, kas agrāk tevīs nebija. Un, kad Jēzus ir iegājis tavā sirdī, viņš nekad no tevīm naizies prom. Nekad. Viņš vienreiz tur iegājis, un tur nebūs nekam citām vietas. Viņš grib visu paņemt. Nav tā iespējami atdot viņam daļu no savas dzīves, un vien tad maziņu skapīti paturētu, aizvērtu ciet viņam. Vienkārši tam cilvēkam neizdosies piedzīvot Dieva svētības savā dzīvē. Viņš kaut ko apslēpis, kaut ko aizturējis, jo cilvēks savā spēkā ir bezspēcīgs. Viņš neprot īsti. Mēs daļai redzam, ka cilvēks prot, bet mēs tiekam piemānīti no tā visa. Tas tikai tāds daļējs, daļas sekmes. Dievs tagad, un no to brīža, kad tu esi aicinājis Jēzu, tevi uzrunās nevis kā savs vecais grēcīgais cilvēks, tu būsi viņam, tu būsi jaunpiedzimis, tu būsi bez kļūdām, jocīgā kārtā viņš tevīs neredzēs kļūdas. Tu zini pats, ka tu vari kļūdīties, tu arī pēc tam darīsi kļūdas, kad tu esi aicinājis Jēzu savā mūžā. Bet Dievs piedod, viņš ļauj tevi atkal pasākt no jauna un sakārtos tevi tās pašas muļķības, kuras tu esi izgāzis. Tas man notika. Ne tik vien man, daudziem citiem. Un tas dara, kad vienas pēc kārtas šīs lietas tiek izkārtotas, Dievs tās izkārto tev pa labu. Tu iedrošināsies staigāt tur, kur neviens cits agrāk nav iedrošinājies staigāt. Dievs arī pats par sevi proklamē, kas viņš ir. 2. Mūzes grāmata, 34. nodaļā, 6. un 7. pantā. Tur Mozus prasa Dievam, kas tu esi? Parādies man. Un Dievs teica, jā, es tur parādīšos. Viņš iebāz viņu vienā kalna spraugā, kur viņš tikai varēja apskatīties Dieva aizmuguri. Jo toreiz tā bija, ka Dievu neviens nekad nebija redzējis un nevarēja dzīvot viņu redzētams. Bet mēs varam redzēt Dievu šodien. Tā kā mēs varam, jūs redziet, kā vējš kustina kokus, mēs varam ievērot Dievu. Mēs varam viņu neredzēt, bet mēs varam pamanīt, ko viņš dara. Tādā veidā arī mēs redzam vēju. Mēs viņu neredzam. Mēs redzam drīzāk, ko vējš dara. Mēs pamanām to vēju. Te ir rakstīts, ka Dievs par sevi teica. Un tas kungs gāja viņam garām. Un viņš sauca tās kungs, apžēlošanas un žēlastības Dievs. Pacietīgs un bagāts žēlastībā,
žēlsirdībā, uzticībā, kas tūkstošiem saglabā žēlastību un piedod noziegumus. Viņš vairs mūs nesoda, jo te ir tā jēga ar Jēzu, ka viņš tika vienreiz par visām reizēm apsodīts, tā ka mums nebūtu jāpiedzīvo sodu vairs. Viņš līdz pēdējām apsodīja Jēzu. Tas nebija tā, ka jāsaprot, ka kā viduslaikos, kā tā saucamiem kristiešiem bija naids pret ebrejiem, jo tie bija nogalinājuši Jēzu, viņu lielo kungu. Bet redziet, kas notika? Jēzus nāve bija sasniegums. Tas bija milzīgs sasniegums. Tā nebija traģika. Mums jābūt pateicīgiem par to lielo sāpju vīru, kuru mēs redzam uz krusta. Ka viņš uzņēmās visas mūsu muļķības, ko mēs esam darījuši, ko darām, un arī turpmāk darīsim. Viņš par to visu nomira un augšām cēlās, lai mums būtu daļa pie tā visa. Jēzus arī par sevi proklamēja, kas viņš bija. Lūkas evaņģelijā 16. līdz 30. pantā 4. nodaļā. Es visu to nelasīšu, bet es lasīšu daļu. Tā viņš nonāca Nacaretē, kur viņš bija uzaudzis. Un pēc sava ieraduma viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu, un viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, viņam gadījās vieta, kur bija rakstīts: Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Un grāmatu aizvēris, viņš to atdeva sulainim un apsēdās. Un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz viņu. Viņš te pastāstīja, kas viņš bija, proklamēja. Viņš lasīja no Jesajas grāmatas. Jesajas grāmatas tīstokli. Viņa bija tīstokļi, satin grāmatiņu, ripiņā, ar kociņu iestarpā. Grāmata iesākās jaundarības laikos. Kodeksus rakstīja, kas bija vieglāk uzšķirstāmas. Tu bija jāiztin visu to tīstokli līdz galam, lai varētu tos beigas tur atrast vai viduci un jātin tā. Gāja ātrāk pašķirstīt grāmatu un uz abām pusēm aprakstītu. Tā radās grāmata, šķirstamā grāmata. Mēs redzam šo milzīgo atšķirību. Kā cilvēks sevi uzskata un ko Dievs par to jauno cilvēku saka. Vecās derības laikos bija vīrs vārdā Gideons. Dievs viņu apciemoja, apmeklēja. Viņu aicināja kalpot. Soģu grāmatā 6. nodaļā 11. pantā rakstīts. 12. pantā. Tur ir daudz, kas rakstīts arī vēl vairāk, bet es daļu tikai jums nolasīšu. Un tā kunga eņģelis viņam parādījās un sacīja: Tas kungs ir ar tevi, tu stiprais, varenais vīrs. Viņš taču slēpās, bet Gideons viņam sacīja: Piedod man, mans kungs. Viņš nesaprata. Viņš slēpās vīna spaidā un mala miltus, jo bija tāda tauta midjanieši, kas viņus vajāja un aplaupīja viņam visu viņu ražu. Bet redziet, Dievs uzrunā tevi arī tādā veidā, ka tu neatpazīsti sevi. Vai tas var būt? Vai tas var būt? Jā, tas var būt. Tu esi jauns radījums, ja tu esi aicinājis Jēzu savā mūžā.
tu esi jauns radījums, un tu vienmēr tas būsi Dieva acīs. Viņš neatcerēsies veco cilvēku. Kāpēc? Tas ir miris, kas bijis pagājis. Viss ir tapis jauns. Tas ir viens temats, kas ir caurējošs visā jaundarībā. Mēs esam dabūjuši daļu pie dievišķās dabas. Jūs zināt, ka bija tāds apustulis Pēters, ļoti ievērojams cilvēks. Viņš rakstīja vēstuli. Viņš rakstīja savā 2. vēstulē, 1. nodaļā, 3. pantā līdz 4. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievībai. Tā ziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un brīnumu spēku. Ar to viņš mūs ir dāvinājis dārgus un visai lielus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķās dabas. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Kārību dēļ ir pasaulē. Mēs zinām, ka ir liels mocības un daudz ciešanas tiem cilvēkiem, kas kārību dēļ tiek vadīti. Bet mums ir viena kā iekāre, un tas ir tas kungs. Jo mēs esam redzējuši, ka tur kaut kas vēl vairāk paspīd, nekā mēs esam paši piedzīvojuši agrāk. Tas ir tā, ka staigāt pa tuneli. Un tur ir škirbas, un škirbās pamirds gaisma. Tas ir kaut ko ievērot. Kaut ko kolosāli ievērot. Un jo vairāk mēs staigam ar to kungu, jo vairāk mēs šo gaismu ievērosim. Kolosiešu vēstulē apostols Pāvils rakstīja 1. nodaļā 27. pantā. Sāksim 26. vai 25. Apostols Pāvils par sevi saka šo te. Viņas kalps es esmu kļuvis pēc tām amata pilnvarām, ko Dievs man devis, lai jums tiktu piepildīts Dieva vārds, noslēpums, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts mūžīgiem laikiem, bet tagad atklāts viņa svētajiem. Viņiem Dievs gribīs darīt zināt, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu tautu starpā, proti Kristus jūsos apskaidrošanas cerība. Kristus jūsos, Jēzus Kristus mājos, tevīs. Viņš ieņems tur savu māju vietu, un tas bija viens noslēpums, kas bija apslēpts. Pirms tas notika, neviens par to nezināja. Dievs ir devis tev daļu pie dievišķās dabas. Mēdz tā teikt, ka jaunā derība ir apslēpta vecā derībā, un ka vecā derība atklājas jaunā derībā. Romiešu vēstulē arī tas pats rakstīts. Mums ir doti visfantastiskākie apslēpumi atklāti. Jo 5. nodaļā 17. pantā ir rakstīts. Jo, ja jau viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve, caur šo vienu kļuvusi par valdnieci, cik daudz vairāk tie, kas saņēmuši žēlastību un taisnības dāvanas pārpilnību, kļūst dzīvības valdnieki caur šo vienu Jēzu Kristu. Mēs kļūsim par dzīvības valdniekiem. Visi tie grūti aptverami jēdzieni. Bet redzi, Jēzus arī prasīja saviem mācekļiem. Mateva evaņģēlijā 16. nodaļā, 13. pantā. Līdz pat 19. Bet es jums lasīšu arī tikai daļu. Un Jēzus tiem sacīja, bet ko tad jūs par mani sakiet, kad es esmu? Jēzus neprasīja neko, lai kaut ko uzzinātu, ko viņš nezinātu. Bet viņš gribēja zināt, vai mēs atpazīstam viņu. Pārējie nāca kaut kādiem šaubīgiem priekšlikumiem, bet Pēteris apostolis viņam atbildēja un sacīja, tu esi Kristus, dzīva Dieva dēls. Un tas kaut kas milzīgs vienam abirējām atzīt. Redziet, var arheoloģiskos izrakumos atrast Izrēlā
atliekas no vecās derības laikiem, un var redzēt starp tām visām atliekām, ka viņi samaisījuši visādas elku dievu tēlus ar dzīvo dievu rakstiem. Viņi maisīja mājās, viņi turēja elku dievus, bet viņi sagāzās, viņiem visa dzīve, babilonieši atnāca, sajauca visu, iznīcināja visu, sasita visu, templi noārdīja to kolosālo templi, ko Salamans bija sacēlis. Ir tikai daži tādi atradumi no to templi, piemēram, granātābols, viena māzīte, granātābola no pirmā tempļa laikiem. Pirmais templis stāvēja Jeruzālēmē. Tur ir 2 mošejas saceltas starp tām mošejām, it kā bija tas templis. Daudzi domā par to, ka tas templis ir bijis zem vienu no tām mošejām, bet acīm redzot, tas tā nav bijis, jo viens ebrejs, acīm redzot, viņš ir bijis mesijāniešu ebrejs, kristīgais ebrejs. Viņš ir pētījis jaundarības rakstus un atradis, ka vienīgā īstā vieta, kur varētu saredzēt, kur tas pārējās celtnes bijušas apkārt, tur var redzēt tās pārējās celtnes. Un dibinoties, balstoties uz tām, var izzināt, kur tas pirmais templis bija, kur tas otrais templis bija, un kur ebreji, vecās derības ticīgie ebreji domā, ka viņi gribētu celt to 3. templi. Šķiet man, ka viņi to tur uzcels, lai gan tas nebūs vajadzīgs faktiski, jo Jēzus vienreiz pa visām reizēm iegāja īstā templī un panāca mūžīgo piedošanu, mūžīgo pestīšanu, un viņš tika vienreiz pa visām reizēm nosodīts, un viņš samaksāja ar savām pašām asinīm upurnešanu. Un ko es ar to gribēju teikt, bija, ka Jēzus negribēja prasīt viņam, it kā viņš pats nezinātu, kas viņš ir. Bet viņš redzēja, kā apostols Pēteris atzina viņu. Un tad viņš teica, un tu būsi. Jēzus varēja tūlīt tad aprakstīt Pēterim, kas viņš ir Kristū. Un to arī mēs ievērojam pie sevis, ka caur jaundarības tekstiem mēs redzam, ka mums ir jauna daba dota. Un Dievs vairs neredz veco cilvēku, jo tas ir pagalam nomiris. Un Dievs saka par tevi, ka tas esi tu. Viņš tevi nenosoda vairs, un tādā veidā tev ir dota piedošana. Tev ir jauna identitāte. Ko tu dari, kad tu atzīsti šo identitāti? Būs grūti to atzīt, jo tu atcerēsies vienmēr, kas tu esi bijis. Veci grēki it kā tevi sekos, bet tas ir tikai tavās domās. Tie grēki tev sekos. Mūsu dabiskā personība ir salikta no dažādiem faktoriem. Mūsu intelektuālais es, mūsu psiholoģiskais, mūsu fiziskais, mūsu dvēselišķīgais, mūsu jūtu raksturs. Un tu vari pats pie sevis jautāt, kas tu esi par personību. Tu varbūt zini sevi, tu atceries, kad tu jūties kā kaut kāds upuris. Vai tu uzvedies kā kāds upuris, kad, tevis ir tik žēl, visiem tevis jāpajā. Vai tu esi pesimists? Jeb tu esi notiesājušs pret citiem cilvēkiem? Vai tev ir daudz aizspriedumi? Tu esi izgudrojis līdz galam, kas visi cilvēki ir un kādi viņi ir. Jeb tu baidies no tā, ka tu kļūdies, ka tu stulbs izskatītos, ka tev ir bailes riskēt kaut ko. Tu vienmēr it kā gribētu atrasties drošībā. Tev ir laba tikai par ierasto vidi.
varbūt tam dēļ tu tur atrodies, tāpēc, ka tu sagaidi visu to sliktāko, ka tas tev pār tevi kritīs. Tu esi vienu tādu maziņu kaktiņu atradis, kur tev nesit. Un tu esi pierādis pie tā, ka cilvēki noziedzas pie tevi. Jeb tu varbūt jūties nederīgs, necienīgs. Jeb atkal tu esi pārmēr pašapzinīgs. Tu vienkārši spēlē vienu lomu. Un stati to tagad pret citu personību, ko Dievs tev gribētu dot. Kurā tu apzinies īstās dzīves vērtības. Tu apzinies, kas tu esi Dievā. Un kas Dievs ir tevīs. Un kas tu esi viņa acīs. Kas tu esi debesīs. Kāds tu tieki uzskatīts debesīs. Kad tu esi optimists. Kad tu iedrošinies jaunas lietas pamēģināt. Kad tu nejūties izaicināts no citiem cilvēkiem, kas tev apšauba. Redz, mēs esam atpazīti debesīs, kā šādi. Mēs neesam vairs atpazīti ar to veco cilvēku, jo tas ir miris. Tas vairs nav. Zini, kas ir miris? Beigta zivis guļ tur beigta. Vai kāds putniņš beigts, neatdzīvināsies vairs. Dieva acīs tas tā ir. Ļaunais, velns, viņš ies tev un mēģinās čukstēt ausī, ka tu faktiski esi vēl aizvien ļauns un slikts Dieva acīs, ka tev ir sliktas attiecības ar Dievu. Tas ir otrādi faktiski, jo Jēzus pretējo saka. Redziet, šeit ir viens status ar lielu uzvīju. Tu atradīsi, lasot jaunderību, kas tu esi Dievā. Varbūt vispiemērotākais brīdis ir no rīta lasīt. Ir tādi Bībeles plāni. Ja tu jūties palīdzēts no Bībeles plāniem, tad paņem tādu palīdzībā. Bet dažreiz, kā saka, tu vari izlasīt arī tāpēc Bībeles plāni, Bībele gada laikā. Un tu sāci vecā derībā 2 nodaļas, tu sāci 1 nodaļu jaunderībā, un tādā veidā tu būsi izgājis cauri visu Bībeli vienā gadā. Bet padomā par to, ka Dievs neprasa piespiešanos tādā veidā no tevīm. Dievs gribētu, lai tev būtu labpatika. Un viņš grib, lai tu ieraudzi un aiz prieka lasi, nevis piespied kārtas. Dievs tev aicinājis kaut kam. Dievs tev aicinājis kopībā ar sevi. Tas ir vissvarīgākais no visa, ka tev būtu kopības ar Dievu. Viskolosālākais dzīvē, kas cilvēkam var notikt, ir lūkšanas atbildes. Kad tu lūdz Dievu, un viņš tev atbildi. Tā būtu varbūt dziedināšana, tā būtu ekonomiskā labklājība, tā būtu izglītība, pie kuras tu gribētu tikt. Tu gribētu apgūt kaut kādas mantas, kaut ko skaistu savā dārzā, jaunu zāles pļāvēju vai kas. Lūkšanas atbildes ir tas viskolosālākais, ko tu varētu piedzīvot savā mūžā. Meklē tos cilvēkus, kas ir piedzīvojuši to caur Jēzu. Un paklausies, kā viņi pie tā tika. Tas nebija caur piespiešanos. Svēta tapšana nav tas, ka tu centies atturēties no grēka. Svēta tapšana ir tas, ka tu iepazīsties ar sevi Dievā, kas tu esi. Jo tev ir dots uzvarēt visas tavas problēmas. Nekāda problēma nenāks pār tevi, kas ir lielāka par to, ko tu varētu pārvarēt ar Dievu kopīgi. Tā kā ir teicis, ka jaunderība ir apslēpta vecā derībā, un vecā derība atklājas jaunderībā. Tā bija tas ķēniņš Dāvids, viņš bija avju gans mazs zēns, kas skrēja pretī milzim Goliātam. Un tātad tas, kas tavās rokās, būs vienmēr diezgan, lai nogāstu tādu Goliātu,
tādu milzi tavā dzīvē, ja Jēzus būs tas, kas tēmēs to lingu, kas tēmēs to akmeni. Tavās rokās būs vienmēr diezgan, lai tu varētu uzvarēt. Māka ir viens otram parādīt šo te jauno cilvēku. Tad, kad jūs sapulcējaties draudzē, pierodiet pie to, viens otram pastāstīt, kas tu esi Kristū. Pravietojumam ir jāapstiprina jauno cilvēku tavos līdzcilvēkos, tevīs, tavos draudzes locekļos. Pielūgsim Dievu. Labais debesu Tēvs, mēs te piesaucam un saprotam, ka tu mūsu Jēzu Kristu esi devis kolosālu jaunu dzīvi. Atver mūsu acis, atver mūsu ausis, lai mēs saprastu, kam tu mūs esi aicinājis, ko tu esi radījis mūsos. Kungs Jēzus, tu mājo manīs, tu mājo mūsos. Parādi man, ko tas nozīmē. Parādi man, manos apstākļos. Nekāda vājprātība nav pārmēr liela, lai tu to nespētu pārvarēt manā dzīvē. Vienlaikus ar vislielāko vājprātību tu esi sūtījis svētību. Parādi man šo svētību. Atklāj man šo svētību. Kungs Jēzu, parādi man, kā lai es tiktu pie tās svētības. Dodi spēku šodienai, dodi mani saredzēt, dodi man mīlēt ar to mīlestību, kāda ir viena virziena, kas nāk no tevī. Tādu mīlestību, kas nepiedauzās, kas nepiemin ļaunu, kas ir pacietīga, kas ir izturīga. Dod man šo pacietību, ieņemt tevīs dotos apsolījumus. Paldies, Jēzu, ka tu mājo manīs. Āmen.